Latvijā radīto dārza kultivātoru atzinīgi paspējuši novērtēt jau daudzi. Pielietojumu dārza darbos tam var atrast gandrīz visos gada laikos, varbūt izņemot ziemu, kad no dārza darbiem jāatpūšas arī mums pašiem. Daudzi to dēvē par alternatīvu tradicionālajam kaplim. Šodien šo ierīci izmēģināt apņēmies Baltazara kokaudzētavas saimnieks Varis Kazaks. Man ir daudz visādi varianti mēģināt. Vienmēr bija sievietēm kapli kārs pa smagu, tas pa grūti stums, neder. Ap reizītēm mēs visādus izmēģinājām, bet, ja tu dienu nostrādā visu laiku tas benzīns salapojas, arī nav īpaši patīkami. Bet, ja šitā te, ka tas vieglums ir, nav jau uz stumšanu vajag, bet uz to inerci. Šodien mēs esam šeit, tāpēc, kad šeit ir kaut kas savādāks, kā vāgas, kā dobes, jo viņam ir plašs pielietojums. Apkārt kokiem, apkārt krūmiem, zemē, kur ir jau ataugusi zāle, teiksim, lielākās teritorijās, kā šeit, kā audzētavā, kur ir lielas teritorijas, kur ātri var izskriet, nogriezt to zemes šķēlīt, uzrušināt, nogriezt to nezāli un ātri un efektīvi visu to darbu padarīt. Ar šo rokas dārza kultivātoru var ātri un efektīvi apstrādāt dažādu lielumu platības. Tas vienlaikus darbojas kā augsnes sirdinātājs un nezāļu izcēlējs, aizturot augsnē mitrumu un neļaujot veidoties zemes virskārtas garozai. Kapļa asmens visā tā platumā nogriež augsnes virskārtu un miedarbībā ar frēzes ratu to sasmalcina. Būtībā iznāk kaplēšana, jo mēs bieži vien visu laiku izmantojam motofrēzes, bet viņas dziļi irdina. Un tās frēzes ir labas, bet viņas arī dažreiz tos augus dzīvus atstāja. Bet svarīgi nogriezt viņu līdz ar sakņu kaklu. Bišķi zemes sakņu kaklu, saknītes ir maziņas un viņas ļoti ātri. Būs stundas laikā, saules laikā viņas savīst. Viņas ir beigtas. Viņas pat nav jāuzlas augšā. Bet, ja dziļāk, tu, piemēram, tad tas saknītes garāks, un ja viņi arī bišķi ievīst, viņas, piemēram, uznāk kaut kāds rītā, piemēram, vakarā ir rasa no rīta, viņas var atkopties. Šeit mēs tagad pārējām uz podas sistēmām, bet šitādas laucītes, kur ir tukšie laukumi, ļoti labi, un otrs ir, ka mēs rindās kādreiz audzējam. Un mēs audzējamies laukos, tur tas ir bišķi malaināk zem, bet 50 centimetru starpā, un tad tur baigi labi, ka pāriet ar šitādi te. Bet viņas vajag tad, kad saulaicīgi, kamēr tās mazās zālīs, kad izaug baigās balanci, tad viņš ķersies tajā asmenī, tad tas pavēl ir. Bet, kad viņi saulaicīgi, tad viņš krīt. Piemājas saimniecībās, kur ir, teiksim, tādas pašas bietas, to es atceros, kā reiz burkāniņi, rindas, man sieva dienu ravē mazlo lauciņu. No tām zālītiem, ja viņi būtu pārskrējis šitās celiņas, tos galvenus, tad tikai ap tiem augiem, tad tas būtu pusstundiņu. Nevis veselu dienu un lielās kompostu kaudzes, un viņas jau nevajag, tās zāles jau nevajag mest prom, viņas jau jāliek tam atpakašākā komposts, jo tas ir biosaimniecībās visur to izmanto. Var jau griezt ar lāpstu un griezt riņķī, bet šitas variants viņš jau uzreiz tev izdara gan vienu, gan otru. Viņš gan nogriež un tā zāles sapūstot, viņš dod vēl organiku. Ražojam.lv radītais dārza kultivātors ir viegli izjaucams un saliekams. Tam ir nerūsējošs tērauda asmens ar iespēju nomainīt mehānisku bojājumu gadījumā. 20 centimetru kaplis ir optimālākais, kas ir pierādījies gadu gaitā pārdodot viņu, runājot ar cilvēkiem un uzklausot viņu viedokļus, jo ir bijis tā, ka tā liekas, kad platāks, tad ātrāk es izdarīšu visu, bet jo platāks, jo tā lielāka ir zemes šķēle, jo lielāka ir pretestība un ir grūtāk pašam strādāt. Un ne visur var iebraukt. Ir šaurākas vietas, pieņemsim, kā kartupeļu vāgas, kur 25 jau nedara, 25 cm plats. 20 cm plats iet tieši vāgas apakšā. Un svarīgi, ka ar šo ierīci galā var tikt tik viens, arī vecāka gadu gājuma cilvēki un daļais dzimums, jo, lai ar to darbotos, nav vajadzīga īpaša fiziskā piepūle. Klātienē ik viens dārza kultivātoru varēs izmēģināt jau šajā nedēļas nogalē 13. Latvijas stādu parādē Siguldā.